Šodien raidījumā atspoguļosim situāciju privāto mežu apsaimniekošanā un to, kā veicināt racionālu zemes izmantošanu mazauglīgajās platībās. Vairāk kā pusi no Latvijas teritorijas klāja meži. Pusi no Latvijas mežiem pieder valstī, bet otra pusi privātiem meža īpašniekiem. Latvijā ir aptuveni 150 000 meža īpašnieku, un jāuzsver ir fakts, ka pašreizējā periodā vēl ir pieejams valsts atbalsts to jaunauģu kopšanai, kur kociņu vidējais augstums ir līdz 10 metriem. Es gribu aicināt visus meža īpašniekus ļoti aktīvi to izmantot, jo laika vairs nav atlicis daudz. Tikai nākošais gads, un pie tam pieteikšanās droši vien nebūs visa gada garumā, bet projekts varēs iesniegt gada pirmajā pusē visticamākais. Nauda ir pietiekoši, tādēļ aicinu visus izmantot šo te iespēju un rakstīt projektus un kopt savā īpašumā esošas audzes. Latvijas meža īpašnieku biedrība uzsver, ka nākošajā plānošanas periodā ir nepieciešams turpināt atbalstu jaunauģu kopšanai, iekļaujot to lauku attīstības programmas atbalsta pasākumu sarakstā, jo kopšana nozīmē gan vairāk koksnes uz hektāra, gan kvalitatīvākas audzes, un kas būtiski, izmaiņas koksnes sortimenta struktūrā palielinot audzes vērtību. Varbūt daudz cilvēku domā, ka baltaukšņu audzes, tas nekas vērtīgs nav, bet patiesībā arī no izkoptas baltaukšņu audzes var iegūt sortimentus, kurus mēs saucam par tarasklučiem, ne tikai malku. Šeit jūs redzat audzi mazproduktīvā un novietojuma dēļ neizdevīgi apsaimniekojamā lauksaimniecības zemē. Kā teica viens meža īpašnieks, ja es nocērtu baltaukšņu audzi, kur nav bijusi kopta, tad man ir 75% malkas un 25% taraskluču. Savukārt, ja es šo audzi esmu izkopis, tad tā situācija ir pilnīgi pretēji. Tur ir 75% taraskluču un 25% malku. Līdz ar to tas iegūms meža īpašniekam ir krietni lielāks. Šobrīd Latvijas teritorijā ir aptuveni 300 000 hektāru racionāli neapsaimniekoto platību, kuras ir pietiekoši labas meža audzēšanai un spēj dot naudu mērķtiecīgai darbībai, kā piemēram auģu kopšanai vai krūmāju novākšanai, lai veicinātu labāku apmežošanu. Jāatzīmē, ka šādās platībās nav jautājums par konkurenci starp mežsaimniekiem un lauksaimniekiem, bet gan to, kā zemes īpašniekam laukos racionālāk izmantot neapsaimniekotās platības. Viens no lieliem izaicinājumiem visai Latvijai ir zemes izmantošanas efektivitātes paaugstināšana, jo mums ir pietiekoši daudz tādu platību, par kurām nākošajā periodā ir jāpieņem lēmums, ko tu darīt, vai nodarboties lauksaimniecību, vai varbūt audzēt mežu. Un runājot par to, vai mežsaimniekiem ir atbilde uz jautājumu, ko kādā konkrētā platībā darīt, tad mēs varam droši teikt, ka jā. Pirms pieņemt lēmumu par pareizāko rīcības ABC, ir jānovērtē esošā situācija konkrētā zemes platībā. Šeit mēs redzam to vienu variantu, kad tiešām šeit kociņi jau ir sasējušies, un šeit ir gan priede, kas nozīmē, ka ir mazauglīga smilšaina augsne un kas patīk priedē, bet, protams, šeit ir arī bērs un kāda apse un kārkli. Un, protams, šādā platībā, kur jau kociņu skaits ir pietiekoši, virs 1000, pietiekoši es domāju, ka šeit varētu jau audzēt mežu, pat īpaši neko daudz klāt nestādot, audzēt viņu kā plantāciju mežu, tad šeit ir jāpieliek roku un šī platība ir jāizkopja. Lai nebūtu tā, ka tās priedes tiktu izkonkurētas no lapu koku puses. Savukārt tajās platībās, kur ir lapu koks sasējies, tad viņš ir jāparetina, lai šie koki būtu ar pēc iespējas lielāku krāju ciršanas vecumā un viņu kvalitāte būtu laba. Šo jautājumu risināšana ir saistīta ar ilgtermiņa investīcijām un pašreizējo lauku cilvēku finanšu situāciju. Tādēļ ļoti būtisks ir lauku attīstības programmas atbalsts gan kopšanai, gan koku stādīšanai, gan augsnes sagatavošanai un krūmu novākšanai. Šī ir tā platība, kur kociņu skaits ir pietiekoši liels, lai tā darbība, kas prasītos šeit darāma, būtu kopšana, kurai būtu nepieciešams arī atbalsts no
lauku attīstības programmas līdzekļiem periodā pēc 13. gada, kad saņemot šo atbalstu, zemes īpašnieks varētu šo te audzi izkopt un tādā veidā iegūt produktīvu platību. Ir vēl vismaz 2 veidu platības, otrs, kur kociņu skaits nav tik liels, un šādās platībās tad būtu nepieciešams piestādīt klāt un varbūt pakopt to daļu, kur šie kociņi ir pietiekoši daudz, bet visā platībā izvietojums ir nevienmērīgs, tādēļ kaut kādos laukumos droši vien ir jāstāda klāt. Un trešā grupa, tie ir krūmāji, kas ir izveidojušies, kas gan ir jāvāc nost un jāsagatavo augsne, un tur jāstāda vietā jauns mežs. Ir pilnīgi skaidrs, kad bez atbalsta diez vai meža īpašnieks vai zemes īpašnieks, ja viņš ir mazāks, šajā platībā veiks krūmu novākšanu un produktīvas audzes izveidošanu. Tādēļ šīs ir tās platības, kurās vajadzētu atbalstu gan krūmu novākšanai, gan tālākai augsnes sagatavošanai, kvalitatīvas stādāmā materiāla iegādei un apstādīšanai. No 4. līdz 5. oktobrim Krimuldā norisinājās Latvijas meža īpašnieku biedrības organizēta reģionālo meža īpašnieku apvienību sanāksme, kuras mērķis bija izrunāt to, kā tālāk attīstīt privāto mežsaimniecību un to, kā izmantot dažādu veidu atbalsta mehānismus, tā skaitā arī Eiropas finansējumu, kas ir pieejams mežsaimniecības nozarē. Tikšanās bija ļoti laba, ļoti pozitīva un vajadzīga, jo mēs šeit satikāmies dažādu īpašnieku, meža īpašnieku biedrību vadītāji, katrs ar savu īpašnieku kā redzējumu, kāda ir arī dažādība reģionos, cik svarīgi ir katram īpašniekam to savu viedokli aizstāvēt. Un šī diskusija ļoti svarīga tāpēc, lai mēs saprastu, kādus nākošajā plānošanas periodā mums vajadzētu meža īpašniekam sniegt atbalstu, lai Latvijā privāto meža īpašumos būtu aizvien labāka mežsaimniecība un lai mēs panāktu tādu labu attīstību. Arī Reģionālo meža īpašnieku apvienību pārstāvji uzsver, ka atbalsta programmu īstenošanas un veicināšanas pasākumu reģionos ir ļoti nozīmīgi. Par to mēs ļoti iestājamies, jo pēc statistikas ļoti daudz platības, kas Latvijā netiek izmantots, tāpat arī tās mežaudzes, jaunaudzes līdz 12, līdz 10 metriem, kas prasās pēc kopšanas un nav izkopts dažādu iemeslu dēļ. Tā kā mēs esam par to, lai šīs programmas turpinātos ar tādu pašu intensitāti, ja vēl ne ar lielāku intensitāti. Pats svarīgākais pirmkārt, protams, ir, lai nepārtrūktu šī meža ekonomiskās vērtības uzlabošanas pasākumu, kas saistīti ar jaunauģu kopšanu. Un tas arī ir viennozīmīgi, es domāju, visu pēdējo laiku pats populārākais pasākums un arī lielāku efektivitāti. Priekš tam atbalsta pasākumi ir, lai kaut kādas lietas stimulētu un atbalstītu. Šī jaunauģu kopšanas programma, protams, ir viena tāda lieta, un šobrīd ir iespējams kopt arī meža īpašniekiem pašiem, ko daudz meža īpašnieki arī izmanto. Neproduktīvu audžu novākšanu un produktīvu audžu izveidošanu vietā. Tas ir tas, ko īpašnieki dara, un es domāju, pateicoties atbalsta pasākumiem, dara daudz vairāk nekā viņi būtu darījuši savādāk. Mūsu meža īpašnieki uzskata, ka šobrīd tieši ir pozitīvi šis moments, ka būtiskākais pasākums, kas arī tiek izmantots, ir šī meža ekonomiskās vērtības uzlabošana, un kad ir atvieglojusies kārtīgi atbalsta finansējuma saņemšanai, kas arī bijis par pamatu tātad, ka šī programma tiek intensīvāk izmantota. Lai veicinātu sekmīgu tālāko nozares attīstību, Reģionālo apvienību pārstāvji min arī citus būtiskus jautājumus, kuriem ir nepieciešams kopīgiem spēkiem rast risinājumu. Protams, būtu jāatbalsta tā paša meliorācijas sistēma, renovēšana un arī jauna izveidošana taisnu meža zemēs. Vēl varētu būt runa par atbalstu meža apsaimniekošanas plānu izstrādē, jo kaimiņu valstīs, tepat Igaunijā un Lietuvā, to jau valsts dara par saviem līdzekļiem, pie mums īpašnieks par saviem līdzekļiem to dara. Būtu vēlams, kad
šajā plānā tiktu apkopot vairāk informāciju, lai īpašnieks šo plānu var izmantot jau kā saimniecisku tādu mērķu sasniegšanai, lai viņam būtu skaidrs, ko viņš darīs šogad, nākošo gadu un tā tālāk. Man personiski vēl arī liktos ļoti svarīgi, lai mēs līdzīgi kā Skandināvijā nedaudz atbalstītu šīs enerģētiskās koksnes sagatavošanu. Svarīgs punkts, lai šīs mežaudzes atjaunot ar augstvērtīgu stādāmo materiālu, ne tikai dabisku atjaunošanu. Savukārt meža konsultants vadītāji uzsver, ka būtiski strādāt arī pie jaunās paaudzes izglītošanas jautājumiem. Ļoti būtiski ir arī izmainīt vai mainīt vai mācīt jauno paudzi, lai viņa veidotos un lai saprastu jau šīs nianses un vajadzības un meža attīstību un audzēšanas modeļus vai viss, kas saistīts ar dabu un tajā notiekošo, tas ir ļoti būtiski. Šā gada maija mēnesī zemkopības ministre Laimdota Straujuma izteica aicinājumu atbalstīt zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus kooperatīvo sabiedrību likumā, kas paredz atbalstu meža īpašniekiem kooperatīvo sabiedrību veidošanai. Gada laikā ir izdevies nodibināt 2 kooperatīvus, vienu Kurzemē un otru Vidzemē. Šodien mūsu kooperatīvā ir 17 biedru un kopā ir samaksāts paikapitāls drusku vairāk par 1000 hektāriem. Tas ir ļoti maz, bet tas ir šis, visas lietas sākās no kaut kā ļoti maz, un tas ir tas, ar ko mēs šobrīd sākam. Protams, kad meža īpašniekam, viņš ir meža īpašnieks, un tā būs vienmēr viņa izvēle, vai strādāt pašam, vai strādāt kopā, jā, vai cirst, vai apmežot, vai ko darīt. Šīs visas ir meža īpašnieku izvēles. Man ikdienā daudz sanāk tikties un runāt ar meža īpašniekiem, un vienai daļai no viņiem ir interese par kooperāciju. Es domāju, ka šī interese arī augs ar laiku, bet visi jau nekad nestrādās kopā. Mēs visi esam dažādi cilvēki, un viena liela daļa meža īpašnieku, es domāju, kad pēc gadiem 2, 3 strādās caur kooperatīviem. Mežsaimnieku kooperatīvās sabiedrības mežsaimnieks izveidotājs uzsver, ka kooperatīvs ir kā dispečera organizācija, kas palīdz meža īpašniekiem sadarboties gan ar koksnes pircējiem, gan ar pakalpojumu sniedzējiem. Tā elementārā ekonomiskā loģika ir, kad meža īpašnieks arī tad, ja viņš ir samērā liels, viņš tik un tā tirgu ir mazs spēlētājs. Un mazam spēlētājiem tirgu ir grūti, jo viņš partneriem nav ļoti svarīgs. Strādājot kopīgi nozīmē, ka gan šie saražotie koksnes apjomi jau ieiet tirgu vienā tādā kopīgā formā, gan arī pērkot pakalpojumus. Un tādā veidā jau arī šis mazais meža īpašnieks tirgu var spēlēt piedalīties caur lielo dalībnieku, lielo spēlētāju. Protams, ka līdz tam brīdim, kamēr mēs kļūsim tirgu par nozīmīgiem spēlētājiem, vēl ir jāpaiet laikam, un tas ir diezgan daudz darba, bet mēs esam ceļā uz to, un soli pa solim mēs tam tuvojamies. Lai iestātos kādā no kooperatīviem, nosacījums katrs kooperatīvs nolēma pats. Kurzemes kooperatīvā minimālā prasība ir īpašuma apliecinājums 5 hektāru platībā, citu prasību nav. Mēs kooperatīvu redzam kā tādu mazliet elitāru klubiņu tiem meža īpašniekiem, kuriem mežs ir ekonomiski svarīgs. Jā, jo, ja tā ir pavisam mazs koku pudurītis, tad meža īpašniekam šis nebūs ekonomiski svarīgi. Un ja tas tā nav, tad arī šim cilvēkam nebūs īpaši vajadzīgs kooperatīvs kā tāds. Kooperatīvs ir priekš tiem, kam mežs dod būtiskus ienākumus un kas ir ieinteresēti, lai šie ienākumi iespējams nākotnē arī palielinātos. Šobrīd privāto meža īpašnieki un reģionāla apvienība pārstāvji ļoti gribētu redzēt kādu labu piemēru un domā, ka kooperatīvu veidošana ir pareizais ceļš. Ja mēs redzēsim pozitīvu piemēru, tad mēs esam gatavi iet uz šo sadarbību. Priecē tas, ka tiešām kolēģi Alsungā un Madonā ir, kā es saku, drošsirdīgi spēruši šo te soli, šogad noreģistrējot pirmie savas kooperatīvās sabiedrības. Un es domāju, ka arī viņi kalpos par labu piemēru
arī uz priekšu ne tikai mums, viņu kolēģiem, šobrīd apvienībās, bet arī meža īpašniekiem vispār. Tā kooperācijas veidošana tā noteikti vajadzētu virzīties tālāk. Būs problēmas, es zinu, bet es domāju, ka mēģināsim. Rodas arī jautājums, kāds būs kooperatīvi izveids galvenais ieguvums? Ieguvums, es domāju, ka visām nozerēm būtu, kā pārstrādātājiem, tā arī izstrādāšana būtu ekonomiski izdevīgāka un citi transporta izdevumi, atjaunošana tāpatās, jā. Tie mazie meža īpašnieki, viņi jau ir dažādas profesijas cilvēki, galvnieki, krāsotāji varbūt, jā, un skolotāji un tā tālāk, jā, dabīgi, ka viņi no meža nesaprot. Šeit profesionāli pieeja, jā, mēs varam arī kaut ko gaidīt daudz labāk atdevu no mežiem. Noteikti būtu izdevīgi. Es domāju, tas kooperatīvs vairāk un mazāk viņiem ir jābūt tādos saimnieciskos reģionos, kaut kādās tādās vietās, kas ir mazpilsētas, lielas pilsētas vai nav, bet tieši tādos saimnieciskos centros, kur ir notiek šī darbība, kur ir iestādes, kur cilvēki apgrozās un kur savācās centrā, tur arī ir visefektīvāk viņam darboties. Reģionālo meža īpašnieku apvienību pārstāvji arī uzsver, ka kooperatīva izveides veicināšanai būtu nepieciešams Eiropas un valsts atbalsts. Vai tā būtu pamatlīdzekļu iegāde daļēji atbalstīšana no kaut kādiem projektiem, vai arī tas ir kaut kādas darba algas samaksas vai nav, bet ir kaut kāds atbalsts šiem kooperatīviem, lai viņi šajā sākuma gadu periodā varētu sevi vairāk vai mazāk arī uzturēt un attīstīties, jo tas pirmais grūdienis tikai tīri no meža īpašniekiem nav viegli sasniedzams. Es domāju, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka ir jau par šo kooperāciju ir jau zinām soļi spērti, un tas ir laika jautājums. Es domāju, ka tas aizvien labākā veidā ies uz priekšu. Jā. Meža nozare jau ilgstoši ir Latvijas ekonomikas stūrakmens. Arī ekonomiskās krīzes laikā meža nozare sev pierādīja kā stabilu darba devēju un veicināja valsts finanšu situācijas uzlabošanos. Atskatoties uz pēdējiem 20 gadiem Latvijas meža nozarē, var apgalvot, ka kopumā vērojama stabila augšupeja. Meža platība un kopējā koksnes krāja Latvijā palielinās, un tas pozitīvi ietekmē oglekļu uzkrāšanos mežā. Tomēr, lai šī attīstība turpinātos arī nākotnē, ir nepieciešams valsts un Eiropas struktūra fondu atbalsts, un šodien nozare cer, ka tā tiks sadzirdēta.